laukos. Un mums ir viena trešā ierakstu sesija mūsu jaunajam 4. albumam. Redzēs, kā mums ies. Pamēģinām kopā? Tā. Nu pamēģinām nospēlēt vienreiz, un tad mēs pievienojamies māti. Jā, šitā bija laba ideja, viņai bija tāds. Nu, mēs šajā albuma tapšanas procesā parasti metam kopā savas idejas. Tie var būt arī kaut kādi fragmentiņi, piemēram, kaut vai akordu secība vienkārši, vai kāds ir iedziedājis kādu melodiju, vai ģitāras rifs, vai bungu kaut kādu partiju izdomāt, un tad mēs to visu mēģinam ķidāt vaļā, skatīties, kas tur ir iekšā, un katrs likt iekšā kaut kādu savu inputu, un tad parasti rodās ļoti daudz idejas, no kurām arī atlasās tie konkrēti albumu skandarbi. Un šis ir tāds ļoti interesants process. Man vispār ļoti patīk šī sākuma stadija, jo tu vari ļoti daudz ko mēģināt ietekmēt mūzikā. Un, protams, ka mēs esam 4, mums tie viedokļi ir dažādi. Un tur notiek arī brīžiem tādi kā plēšanās par skaņām, par ģitāras skaņām, par bungu skaņām un visādām niansītēm. Un tas ir normāli kolektīvā lielā. Bet jā, es to ļoti izbaudu ar šiem vīriem, un tā mēs arī darbojamies un mēģinam attīstīt dziesmu no nulītes. Gribētos, ja par iepriekšējo albumu mums viens mūzikas kritiķis teica, ka tā ir rock mūzika pieklājīgiem cilvēkiem, tad gribētos, lai ar šo albumu ne tikai tas pats cilvēks, bet arī pārējie domāt, ka tas jau ir īsts kārtīgs roks ar dzīviem instrumentiem, un kad mēs necenšamies vairs sevi kaut kā piebremzēt, bet iet līdz galam tajā, ko mēs darām. Pēdējos gadus, man liekas, nav bijis tādas reizes, ka es nesatiktu grupu Džeksu, teiksim, kādas 2 vai 3 nedēļas. Nav bijis tā. Tas ir labi vai slikti? Es negribētu teikt, tas ir slikti. Tas ir labi, ka mums ir tāda iespēja satikties bieži. Un tomēr mēs esam kolēģi arī, un arī draugi, un tāpēc tas ir, man liekas, ļoti veselīgi. Bet dažreiz vajag atpūsties, kaut kādas pauzītes ieturēt. Tas ir tā kā vispār dzīvē, attiecībās, tā arī darbā un kolektīvos. Bieži vien ir gadījies tā, ka vislabākās idejas ir tās nejaušās, kad kāds nejaušs notiņš, kāds faģies ieslīd tur, kur bija jābūt fā, vai bemols ieslīd tur, kur nebija tam jābūt, un tad beigās ideja aiziet pilnīgi citā virzienā. Ir vēl viens ļoti svarīgs elements, un tas ir albuma producents.
Un mums šoreiz bija ļoti liels gods un super iespēja sadarboties ar Gati Zaķi. Un mēs jau gan bijām pāris dziesmas ar viņu ierakstījuši pirms tam, bet šis projekts bija pavisam kas jauns. Albumu ierakstīt ir daudz citādāk, kā ierakstīt atsevišķas dziesmas. Un mēs īstenībā, varētu teikt, kopumā 3 nedēļas dzīvojām vienā mājā. Būtībā mājās gan braucām pa naktīm, bet pa dienām bijām kopā un vienkārši rakstījām dziesmas, runājām par to, kā mēs jūtamies. Jo tas nav tikai uzrakstīt tāds skaņceliņi ar vārdiem. Tas ir par to, kā mēs katrs jūtamies un kā mēs tās sajūtas varam ielikt mūzikā. Un man liekas, ka Gatis bija ļoti labs ceļa rādītājs. Viņš spēja būt godīgs pats pret sevi un stāstīt, kas viņam patīk, kas viņam nepatīk. Un tāpat laikā arī mūsu iedvesmot tās mūsu idejas turpināt un visu laiku audzēt līdz brīdim, kad tas izklausās ļoti labi. Nu, vismaz mums tā liekas. Man vissvarīgākais ir tas, ka mēs šajā albumā bijām godīgi. Varbūt tas izklausās mazliet dīvaini, bet patiešām ir reize, kad ļoti gribās rakstīt dziesmas, kas skanēs visā pasaulē un visi tās dzirdēs, bet īstenībā ir forši apzināties, ka mēs rakstam mūziku, kas mums patīk, un nemēģināt kaut ko samākslot pa vidu. Mēs esam tie, kas esam, un šādi mēs šobrīd jūtamies. Ir skaisti dažreiz teikt tieši to, kā mēs jūtamies. Šis ir 10. gads šīs te vasaras nometnes, tāda kā jubileja patiesībā. Un, kaut kā tā mums ir iegājies, ka tu atbrauc un nomet visu lieko un nododies tikai mūzikai. Un, līdz šim tas vienmēr ir mums ļoti palīdzējis nonākt pie svaigām idejām. Kāds zina? Varbūt kaut kas sanāks arī šodien. Bet tagad mēs iesim uzcept gaļiņu. Paņem šļauku. Kurš jā izdara? Man visā čupā. Paņem šļauku galiņu. Un līdz kubam. Nebūs viegli. Un arī grils ir jāpaņem. Tu es paņemšu. Grils man. Tev šļūte. Andris ielaiž ūdenī. Kubaņā. Ko budu? Čup. Tu bija darbi, jā? Jā, davai. Jau weekend. Viņš bišķi pastaprāt. Jā, weekend. Māpis, te mazliet māriņu. Tiem, kam ir kaut kādas ilūzijas par to, kas ir radošā nometne, tas ir 80% tas ir futbols vai basketbols, vai kublājiešana, vai grilla ārā stumšana. Tev neaizies. Uzmani, neaizies. Viņam neaizies. Un, jā, ir tāds dienas, kad mēs neko neizdarām. Mēs tikai... Jā. Mēs tikai... Jā, rekā, vīri forši strādā. Ir dienas, kad mēs būtībā neko neizdarām, bet arī tās ir labas dienas, jo, laikam jau arī tur ir tas, ka tu izmet ārā visu lieko, tu atbrauc. Pirmā diena liekas pilnīgi nomest zemē, bet tad nākamajā dienā kaut kas atnāk. Un, Neaizies. Izgāja, jā? Jā, bet tu man noskrāpēji visu traktoru. Palīdzēt? Māks? Oi, bišķi paklāņš paķērās. Tā ir dzīve. Tā ir dzīve. Kurš? Tā ir dzīves čūska. Un tur ritiņu daļā. Tas ir tā kā grūti ir. Tas vienkārši ir jādara. Tu nedomā par to, vai tas ir grūti. Tas ir tāpat kā ar dzīves ceļu. Skaties.
Dažreiz tur Vienkārši notiek lūzuma periodi, ja? Šturmē. Tā, ka tu esi visu atrisinājis. Klausies, man liekas, palika vēl sliktāk. Cik svarīgi ir kopā pavadīt laiku un kopā veidot albumu? Tas ir itin svarīgi. Nu, tas ir ļoti svarīgi, jo man liekas, ka tas, ka mēs tik daudz esam kopā, mums ļauj saprasties tiešām no pusvārda. No pusvārda? Labi, es teikšu pirmā vārdu pusi, tu saki otro. Jā. Ziemas Svēti. precīzi. Es teikšu. Abi. Arvīts. Abris. Precīzi. Pieskāriens. Precīzi. Nu, par to es arī runāju. Nu, un tā notiek. Un vēl pat, jā, mēs pat varam nepabeigt tos vārdus. Un, Es piemēram Viss tiks- atnesu grilu, viņš zina, kad aiziet pēc mākslas vajag. jā. Vai otrādā? Tas arī izpaužas kaut kur albumā jūtams šis. Es domāju, ka tas izpaužas albumā, jo mēs ar Vužiņu vienmēr lielākoties atbildam par stīgu instrumentiem. Un ir daudz dziesmas īstenībā, kas tādā rakstīšanas procesā liekas, ka dziesmai ir jābeidzas kaut kādā vietā, bet mums abiem kaut kā iekšēji saslēdzas, ka mēs gribam paturpināt. Un tieši tas turpinājums beigās ir tik kaifīgs, ka mēs to atstājam. Un tas kļūst par dziesmas esenci. Jā. Un beigās mēs to visvairāk arī gaidām. Es domāju, arī mainījies ir tas, ka mēs esam iemācījušies klausīties viens otrā vairāk. Jo kādreiz mēs kaut kā ļoti strikti vērtējām katru ideju, un ja tā uzreiz kaut kā nenoklikt šeit, likās, nē, nu tad kaut kas ir jāmaina, bet tagad Ir speciālā mapīte, kur ir tās idejas, kas vēl gaida savu brīdi. un mēs dodam iespēju vairāk. Jā, tas pilnīgi noteikti. Tas, man liekas, Un arī vispār instrumentu spēles ziņā. Mēs ieklausāmies, ko spēlē otrs, nav tāda bubināšana. Un mēs katrā- ceram arī, ka katram mēs savā spēlējam stūrī. labāk tomēr. Mazliet. Vai, nu, Bija pat kaut kāda īpatiņa. izaugsme. Tas ir maz ticams. Vai arī, ja sliktāk, tad mazliet sliktāk. Tikai mazliet sliktāk, jā, nu. Vismaz tā. Neiedomās. Viņi tā satrapējas, bet būs labi. Būs labi. Man teica iemācīja, ka vajag vairāk kokus, kas mazāk sveiki. Piemēram, alksnis, Alksnis. apsi. Starp citu. Mums ir apsi. Lielā. Tur tas novēro. Skečiņi. Man patīk. Mums ir apsi. Patīk viņus vērot. Bet tiešām izjūtas. Divi vīrieši pilnbriedā dara to, kas viņiem sanāk. Tas ir skaisti. Un redz, viņiem ir, mēs to saucam par brotājumu. Tas ir brāļu laiks. Viņiem tagad ir, mums ir Mārtiņi ir. Mēs tikko izcīnījām ar zaļo čūsku. Zaļā čūska Viegli bija. atvilināta. Mēs viņu pieradinājām. Viņi tūlīt strādās mūsu labā. Pieslēdz ūdeni. Dzīvības cikls, nu. Cik ļoti jūs gaidat albumu iznākšanu? Mēs gaidām sākumā vispār pabeigšanu. Ir ļoti tāds īpašs brīdis, kad pirmo reizi mēs varam noklausīties pilnā garumā un saprast, nu, kas tad ir īsti izdarīts. Un tad jau gaidām to brīdi, kad visi pārējie to piedzīvo. To pašu pirmo brīdi, kad albums noskan no A līdz Z. Zini, kas jau forši, kad dziesmas tagad mums ir kaut kāds sajūts par tām, bet tā, ka mēs sākam tās spēlēt, Tad ir pilnīgi cits. Vispār samainās. Nu, pilnīgi samainās dziesmas kaut kāda sajūta. Viņa dzīvajā izpildījumā iegūst pavisam citu Tur jau arī jaudu. tā enerģija nāk klāt. No Wow! Tā. Nu, var arī tā uzliet. Nu, labi. Nu. Var arī šādi. Tas jau nekas. Varam kā pagājušreiz. Ar 8 spēņiem, 30 reizēs no dīķa sanesīsim. Kas te notiek? Notiek
vakariņu gatavošanu. Un jāparūpējas par būtībā, es teiktu, par 8. Ja jūs ēdat reiz 2? Mēs ēdam reiz 2. Un mēs mīlam reiz 2. Un ir tāds teiciens, ka mīlestība iet caur vēderi. Kad man mīļākā daļa. Tad mēs uzliksim visu Vivaldi. Šis izskatīsies ļoti profesionāli. Šis ir tas brīdis, kad mums jau ir melodija. Un čekiem ir svarīgākas lietas, ko darīt. Un es parasti aizēju kaut kur nost. Un tad klusumā kaut kas vienmēr atnāk. Reizēm tas ir kaut kas ļoti labs un reizēm netik labs. No kurienes viņa atnāk? Es pat nezinu. Man kaut kur bija pierakstīts datorā, ka tāda frāze mozaīka no sadauzītu stiklu gabaliņiem. Jo ir kaut kā tāda sajūta, ka šis ir mūsu tāds, nevar tā teikt, pieaugšanas albums. Ka mēs esam nonākuši kaut kādā tādā brīdī, kad ir iziets cauri dažādām pieredzēm, dažām ļoti labām pieredzēm, dažām netik labām, un kaut kā tas mozaīkas, tā analoģija liekas visprecīzākā. Jo mozaīka, nu jā, tur ir tie dažādie gabaliņi, un viņi visi ir no kaut kā cita saplīsuši. Un tad, kad kaut kas saplīst, mēs to visu paņemam un no tā saliekam jaunu bildīti, un tur izveidojas kaut kas skaists. Tajā brīdī, kad mēs darām kaut ko citu, ir īpaši fizikas aktivitātes, tikmēr zemapziņā nosējušas idejas, nogulsnējas, un tad tie labākie sāļi arī tiek pārveidot jaukos dziesmas. Tūlīt notiks leģendārākā mīnus izspēles šomēnes, un pirmais dalībnieks ir rakstniecība. Ko dara zaudētājs? Zaudētājs ledz tīķi. Otrais spēlētājs ir Adidas. Viņam ir arī viņš ir vienīgais, kam ir savs merčs. Spēlētājs ir Zoks, kurš sildās, un viņš pārmaina apavas, lai būtu viss labākajā kārtībā. Un ceturtais esmu es. Noteikumi pavisam vienkārši jāmet bumba iekšā grozā. No dažādām lokācijām. Ja netrāp, nākamais dabū mīnus. Un ieradies arī Zoks. Trešais spēlētājs. Barabam! Pats iemet! Ir noskaidrots cilvēks, kurš dosies peldē. Un tas ir neviens cits kā Prieks spēlēt gods. Paldies Drīmerim. Šīm konkurence. Drīmer nespējas uzvarēt. Ej pēc peldenēm, mēs tikmēr pabeigsim spēli. Nu ko, cik mums ir palika? Kas nogāja greizi? Piekrāts handikaps. Nu, kādreiz arī labāk, ja krīt, diemžēl. Šoreiz tas mēs. Kas bija sīvākais konkurents šajā cīņā? Es teikot, visiem ļoti labi gāja, bet, Andrīts izcēlās ar ļoti labiem pusāliem metieniem. Jā, parasti es mazgāju viņus, bet šoreiz viņi nomazgāja mani. Bet, neko, iesim pēc peldbuksēm, rokas tik paspiest, tā kā jāizpild.
Nekas jau traks nav. Jā, līdz dīķī, tā kā turiet īkšķis par mani. Būšu apakaļ. Labi, veči. Davai, turās. Stīdzinoši. Vispār silt. Jau. Mums ar Vodiju kādreiz bija tāda grupa Dīķis. Dīķa pirmais koncerts notika te Kalniņā. Un šķita, ka būtu forši. Šodien ir labs laiciņš. Būtu forši kaut ko ierakstīt šajā mums nozīmīgajā vietā. Kādreiz tas kalns bija mazliet augstāks. Mēs bijām mazāki. Na 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 oh na 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 labi, varam to piedzīt? Es tāds labāk arī sajūtu. Pamēģinām vēl. Varbūt apmēģinās atpakaļ. Nu, jā. Nē, nav. Šitā pārēja, man liekas, nākamā reize. Domā šeit? Jā, tagad. Vai nav par pēkšņu? Kāpēc vajag albumu? Kāpēc vajag albumu? Nu, īstais jautājums ir, kāpēc nevajag albumu? Vispār. Jo, mēs vienkārši vienā brīdī, un tas pat pašā sākumā bija visdrīzāk pat ļoti neapzināti, mēs vienkārši paņēmām un kaut ko darījām. Un tad jau pēc tam rodas dzīves vajadzības, ka jāraksta kaut kas, ir jāraksta dziesmas, bet tajā pašā laikā ir tāda brīži, un man liekas, ka tas brīdis, kad tu vienkārši nobriedzi līdz tam, ka ir jāredz šis jaunais albums, ka tu vienkārši saproti, ka tu esi kādu brīdi dzīvojis, un tu vairs nevari bez tā kaut kā jaunā. Un tad viņš ir jāuztais. Jo kādu brīdi pēdējais albums vairs neatbilst pēdējā brīža Sajūtā. Jā. Un tad, kā tu vari teikt, pēdējais albums 22. gadā izdots. Jā, un tad ir jāred kaut kas jauns. Jā, jau kaut kāds laiciņš paiet, un dzīves pieredzes mainās un uzkrājas. Un tad ir sajūta, ka to vajag ietērt jaunā veidolā. Un tas ir laikam pats interesantākais ar albumiem, ka katrs no šiem albumiem atspoguļo mūs šajā konkrētajā dzīves brīdī. To, ko mēs sardzējām, kas mums ir svarīgi, to kā mēs skatāmies uz pasauli. Tas tā kā Antarktīdā ir tas izraktais caurums. Jā. Ar to sniegu no visām tūkstošgadiem. Tad mēs mazliet mazākā mērogā iespiežam to mūsu atmosfēru. Nu jā. Tas gaisa burbulīšs. Un tad paiet kaut kāds laiks, un tad tu skaties uz to veco. Tur bija kaut kas pilnīgi cits. Lai gan it kā gaisa tas pats. Jā. Un tad atbildi uz jautājumu ir? Lai to iekapsulētu. Lai sevi iekapsulētu. Jā. Ļoti dziļdomīgi, jā, jums aizgāja. Es teiktu, ka tas ir visreālākie mēs, kādi vien var būt. Tas ir tagad, un tas mēs ir šobrīd. Tie ir būtībā vistiešākais sadenlaids kopums. Jā. Nu jā, katram cilvēkam arī dzīvē vajag jēgu. Un mūziķim tā jēga ir dziesmas, albumi. Un tas viss ir cikliski. Jā. Un tiem albumiem ir jānāk, un mūziķim jāspēlē dziesmas. Svētniekam jātīra ielas. Dzējiski jau. Un jau ir kaut radusies tāds sajūta, ka kādam arī ļoti svarīgi, ka mēs rakstam mūziku. Bija viens brīdis, kad svarīgi bija Tikai mums, un varbūt arī reizē visiem. Katram no mums bija kāds laiks, kad tas nebija tik nozīmīgi, un tad
pamazām tas pulciņš kļūst prāvāks. Un ir cilvēki, kas prasa, nu, kad būs jaunais albums. Tā ir liela svētība. Jā, Kad kāds te prasa, kad būs jaunais Nevis, ka tu nāc ar jaunu dziesmu un rādi. Jo arī tā ir bijis. Un mums veidojas sajūta, ka tas ir svarīgi, ka mums tas ir jādara. Mums tāda misijas apziņa, ka ir cilvēki, kuriem tas ir svarīgi, ka kaut kādā periodā mums atkal būs jauna dziesma. Un tad savukārt mums ir svarīgi to radīt un tāds svarīgi lieta kopums beigās. Mēs nevaram pievilkt mūsu klausītāji. Mums ir jārada un cerams, ka viņiem patiks. Nevar nerakstīt albumu. Un beigās mēs nonākam, ka Nevar nedarīt un nevar neradīt. Jā. Tīpaši, ja tu esi mūziķis. Un par ko ir jaunais albums? Nu, Tas laikam ir grūtāk. Tas jau pie Andreja. Šis albums, jā, man šķiet, ka šis albums ir ļoti krass savās sajūtās, jo viņš uziet kaut kādos augstumos un noiet kaut kādās lejās. Un tā jau gribas domāt, ka katrs tāds ir bijis, bet, nu, laikam, ka šis ir viskrāsainākais emociju ziņā. Un tieši tāpēc, ka šie 3 gadi droši vien ir bijuši ļoti krāsi mūsu emocijās. Mēs esam daudz kam izgājuši cauri, gan kā cilvēki, gan kā grupa, un gan kā sabiedrība patiesībā. Un tāpēc šajā albumā ir, es teiktu, arī viskrāšņākā mūzikas palete. Man šķiet tāda žanriskā, tur ir tādi mūzikas nostūrīši, kurus mēs vēl nebijām apšampījuši. Tur ir jā. Tur ir, nu, ok, rock mūzika. Akustiskā balāde. Folks, jā. Šlāgers. Nu, mazliet tur tāds. Tur ir šlāgers. Mīļā vārdā šlāgers. Jā. Tur ir džess. Tur ir vispār, tur ir jaunu nedzirdēt vokāli. Arī? Jā, cīņu tā. Daudzsološi dziedātāji, sauksim tā. Ar perspektīvu. Jauni un daudzsološie. Bija, teiksim tā, castings un izturēja tie, kas izturēja. Jā, un labi paveicās, ka tie ir arī grupas sastāvā. Tā kā bija ļoti parocīgi to ierakstīt visu. Nevajadzēja ņemt nevienu no malas, tas ir forši. Albumā ir viens viesis, un tas ir ļoti īpašs viesis. Tas ir viesis, par kuru mēs pat iespējams neuzdrīkstējāmies sapņot, ka mēs kādreiz kopā kaut ko radīsim. Un tomēr tas notika, un tas ir maestro Raimonds Pauls. Un es pat nezinu, kā lai ietērpt vārdos, jo skaņdarba nosaukums ir Mīlestība izdzīvos, kas man šķiet, šis skaņdarbs sākās no šīs tēmas, kas vismaz man simbolizēja tādu, nu, kā dzīve ir kaut kāds tāds netverams lielums, ka tu it kā ķer to dzīvi un tomēr izslīd ar pirkstiem, un tev ir tā sajūta, ka tu kaut ko esi palaidis vai nenoķēris, un laiks ir pagājis, un tu nepaspēji, un tad ar šo te mazo skaņdarbiņu mēs aizgājām pie maestro, un viņš iespēlēja savu partiju, un tad pēkšņi šis skaņdarbs pārvērtās, un izmainījās arī mana sajūta par šo mazo skaņdarbiņu, un viņš kļuva par skaņdarbu. No skaņdarbiņu par skaņdarbu. Un tāpēc Mīlestība izdzīvos. Jā, 2 vārdi no citas dziesmas, bet šķita, ka tas laikam vislabāk raksturo to, kā mēs sajūtāmies par šo visu, lai kādām tumsām un grūtām vietām mēs izietu cauri, un lai kāds būtu mūsu vecums, vai lai kādu mūziku mēs spēlētu, mēs izejam caur to ar cerību. Un tas, ko Raimonds Pauls izdarīja šajā ierakstā, tās krāsas, ko viņš piešķīra šim sākotnēji ļoti vienkāršiem skaņdarbam, un tas būtībā no mūzikas teorijas viedokļa ir diezgan sarežģītas lietas, un tomēr viņš to izdarīja ar tādu vieglumu, kā var tikai liels meistars. Mums tur bija
sākumā diezgan skaidrs, tā vienkārši tāds skicīt. Tad viņš paņēma savus lielos akvareļus, flīģeļu formātā un galvas, sirds un pirkstu veidolā un izkrāsoja un smuki sapludināja. Un radās vēl citas krāsas, kuras mēs nevarējām iedomāties. Un mēs bijām tikai pagodināti, ka mēs varējām turpat blakus istabā būt. Mūsu nometnēs parasti ir tā. Es pamostos pirmais, un tad es pasēžu 2 stundas, un tad sevi viņš modinās. Labrīt! Labrīt! Ejam tālāk. Labrīt! Rock'n'roll! Rīkit is rock'n'roll. Labrīt! Lai rīts ienāk jūsu sirdīs. Tu atļauj izmantot savu bildi, Maizī. Bez atļaus būtu paņēmuši. Nu ko, mēs ierakstījām albumu. Ceturtais albums ir ierakstīts. Vai man dieniņ? Un tagad... Laba sajūta. Viss ir izdarīts. Un tagad Gaidām, kad jūs to akmens ir jūsu dārziņā. Jā. Patīkam klausīšanos. Jūs pieniņu dārziņā. Pieniņa? Pieniņu. Pieniņa. Pieniņu dārziņā. Pieniņu arī forši. Tieši tas to es gribēju vilkt.